Tad pievērsīsimies sportiskai pusē, nevis tikai šovam, bet uzreiz gribu pateikt, ka sacensības no šovu diezgan pamatīgi atšķirās. Vēl, ja runā par triālu, tad pilnīgi droši varam teikt, ka tas ir sporta veids, kas ir pamatā pilnīgi visai moto braukšanai, jo braukšanas tehnika principā ir vienāda visos veidos. Un kā ir triāla pamat definīcija Eiropā, tad ja tu neesi iemācījies braukt lēni, tad tu nemāc braukt arī ātri, jo ātri braukt arī māc, bet lēni braukt ir vēl lielāka. Patīk braukt triālā, ja tu nevar pārbraukt ar pirmajiem akmeņiem, tad tu vienkārši nebrauc. Un, lai to atbūt, ir ilgi jāstrādā pašam ar sevi. Un tagad to esi iemācījies, tad īstenībā var izvēlēties braukt motocross, šoseju vai triālu. Kā jūs ziniet, sacensībās triāls Liepājas vecie sporti, kur ir līdzīgs kaut kas gabiskām klintīm. Un arī tādēļ mēs ļoti daudz izmantojam krastēs mākslīgos elementus. Un šeit ir Latvijas priekšrocība. Un šeit ir tā mūsu priekšrocības, kad aizbraucot uz pasaules valstu komandu čempionātu, ja nācija triālu, parasti mākslīgos posmus, kur līderi komandas veic ar lielām grūtībām, mums padodas tīri labi. Īstenībā skatītāji varētu arī šādi aplaudēt, jo radīgi saprast, kas jums patīk un kas ne. Runājot par tehniku, motocikls ir 68 kg, svar 48 kg, tagad pasaulē ir noteikts limits, nevar būt vieglāks par 66. Mēs pamatā mūsu klubā braucam ar šepo motocikliem, klubs ir arī šī motociklu dīleri Latvijā. Un līdz ar to ar tehniku nav nekāda problēma. Vismaz tehnikas ziņā runājot, tikai jābrauc. Tas, ka motocikls to visu var, tas ir skaidrs. Bet es kādreiz domāju, kā to velosipēdu. Tas viss ir jāizdara muskuļiem.
Jūs jau man neticēsiet, bet principā, jebkurš un arī ar ielas baigi parasti. Un ja kāds grib pateikt, ka tev tikai mocis palīdz, tad tas tā laikam tomēr nav. Es jums pa kluso varētu pastāstīt, kā viņš iemācījās braukt ar vienu riņķi. Lieta bija tāda, ka viņš daudz braukāja riņķī. Un tēvs vienu izdomāja, ka izņemšu priekšējo dakšu, lai viņš nebrauktu. Nu, tā Randis saprat, ka tā priekšējā riņķis nebūs un iemācījās braukt ar vienu. Nezinu, ko teiks policists, ka ieraudīt uz Dievu, tā braukā, ne krustot. Es pabeigšu to tēmu, ko es sāku un nepateikšu līdz galam. Tātad šodien mans jautājums, kur var redzēt, kad Latvijā notiek sacensības. Tātad, to var redzēt federācijas mājaslapā. Egils, kādies? Jau vēl vēderu! Egils, vēl vēderu!